Tā, sveicināti. Šodien pārstāvu sabiedrību IF. Pieskārāmies jau pārdošanas rādītājiem, kas ir Eiropā. Mēs redzam, jā, kad ir mazliet apstājies varbūt tās uzrāviens, kāds ir bijis, bet nemainīgi augsts temps, kādā tiek iegādāti auto. Kombinācijā gan hibrīdi, gan tie, kas ir tīrie elektroauto. Un varbūt tās mazliet jāparāda Latvijas rādītāji. Tie ir kritumi pret iepriekšējo periodu, bet to varētu arī saprast. Ļoti liela daļa iegādājās elektromašīnas jau pirmajās dienās, tiklīdz bija ļoti augstās degvielas cenas. Un, elektroauto ir tāds jauns trends, parādījies, un ļoti liela daļa klientu skrēja pirkt uzreiz. Tāpēc izskaidrojums arī tam, kāpēc tas nenotiek varbūt tās līdzvērtīgā tempā šajā gadā. Ja mēs skatāmies par to, ko IFS dara, pilnīgi maldīgs priekšstats tāds, ka apdrošinātāji mākslīgi tur augstas cenas uz kasko apdrošināšanu, jo mēs negribam elektroauto. Visā Baltijas mērogā mēs esam spējuši, kā IFS, radīt vienādi kvalitīvu produktu šīm mašīnām, mazliet pastāstīšu par to vēlāk, un gadu no gada esam spējuši audzēt arī šo skaitu, ko mēs savā portfelī apdrošinam. Tie acīgākie pamanīs to, ka varbūt tās Latvijai neiet tik diži, bet te ir salīdzinājums ar Baltijas valstīm. Un ir daži vēsturiskie kritēriji, IFS, kāds viņš ir bijis Igaunijā, Lietuva, kura ir, ja raksturosim starp Baltijas valstīm, vienmēr aktīvākā uz visu jauno, tiklīdz kaut kas pamainās un Lietuvas iedzīvotājs saprot, ka viņš kaut ko 30 centu apmērā var ietaupīt, viņš to izdarīs. Latvijas divreiz padomās, mērīs, lietuvietis skries un darīs. Un līdz ar to ļoti labi redzams, ka ne tikai jaunās automašīnas, bet ir lietotās. Lietuvā ļoti lielā skaitā aug, līdz ar to aug arī apdrošināšana. Bet, kas ietekmē cenu? Ja mēs pavisam vienkāršojam šo cenas veidošanos, ir divi lielie vaļi. Tas ir negadījuma biežums, nozīmē to, cik bieži automašīna un konkrētais vadītājs iekļūst negadījumā, un vidēja atlīdzība. Ja mēs runājam par elektroauto, tad es ceru, ka ir redzams tie cipariņi mazi, bet tie, kas prezentāciju skatīsies vēlāk, ļoti labi redzēs vēlāk. Vidēja atlīdzība elektroautomašīnām nemainīgi saglabājās augsta. Viņa ir krietni augstāka, un tie ir ne 10, bet tie 100 eiro, ko ir ļoti vienkārši izskaidrot. Šīs automašīnas ir samērā jaunas, ir daudz jaunu tehnoloģiju, ir viss moderns, ir kameras, sensori, Bluetooth un vēl nezinu kas tiek iemontēts. Daudzi ekrāni varbūt tās arvien vairāk iet mazumā, lai automašīna kļūtu jau vieglāk lietojama, bet kurā gadījumā visas jaunākās tehnoloģijas būs atrodams elektroautomašīnā. Tas ir ļoti labi redzams tajā brīdī, kā automašīna sadurās. Vēl, ko mēs kā apdrošinātājs redzam, kā pilsētu vidē elektromašīnām ir tieksme, jebkurā gadījumā sadurties pie lielākiem ātrumiem. Viņas ātrāk pātrinās, līdz ar to tur, kur vecais labais dīzelīs vai mazais benzīnieks ieskietos līdz 30, elektroautā ir jau ar 50 stundā, ja konkrētais šofērs brauc ar atļautu ātrumu. Tiem, kuriem radīsies jautājums, ka varbūt tas ir skaidrums to, ka automašīnas elektro jaunas, līdz ar to jaunām mašīnām remonts vienmēr ir dārgāks, grafiks labai augšējā stūrī parāda to, kā performē pa gadiem. Oranžais stabiņš ir automašīnas vecums un arī šī te vidēja atlīdzība. Ļoti labi redzams, ka benzīns un dīzels, kas zilais un pelēkais stabiņš ir minimāli, varbūt tās atšķirās, bet turpat blakus viens otram. Elektroauto pirmajā gadā pat ir mazliet lētāks remontā. Skaidrojums arī būs pie negadījuma biežuma, ka pirmajā gadā cilvēki, lietotāji rūpējās par savu automašīnu, izskata paklājiņus, nomazgā biežāk, līdz ar to varbūt tas nav tik izteikti, ka uzreiz kaut kas atgadās. Bet pēc tam jau pierod. Un, protams, ka pierodot, gadās tas, kas notiek reizi 3 gados vidusmēra šoferim, notiek negadījums, par kuru tiek maksāt šī te kasko atlīdzība. Un, kā mēs redzam, līdz 5-6 gadu vecumam šī atlīdzība ir augstāka. Tad pirmais, kas no šiem te lielajiem vaļiem jau ir, šīs vidēja atlīdzība, pirmos 5 gadus un tā tālāk, viņa saglabājās nemainīgi augsta. Es pat nepieminēšu to, ka ir vēl baterija, kas ir atsevišķs stāsts, kam pieskārsimies varbūt tās beigās. Negadījuma biežums. Te ir izmaiņas pēdējo 2 gadu laikā notikušas ievērojums. Ja elektroauto iepriekš bija tomēr ar mazākiem nobraukumiem, kā mēs zinām, pagarinātājs bagāžniekā un draugi pa ceļam, kur mēs gribam nokļūt, tad tagad viņu veiktspēja arvien pieaug, var braukt tālāk. Un notiek ir tas, ka viņi sasniedz šo nobraukto kilometru skaitu, kas ir līdzvērtīgs jau tiem benzīna dzinējiem, dīzeļdzinējiem.
Plus elektroauto lielākie plusi ir pilsētvidē. Viņi izmanto sabiedriskā transporta joslas, viņi ir ņipri, ātri un līdz ar to iekuļās vairāk negadījumos. Ja mēs pastamies to, kur principā šobrīd ir vēl meklējums biežums, ir tas, ka tika atzīmēts arī šis vidējais lietotājs, kas ir ekonomiski aktīvais iedzīvotājs, kuram ir ko darīt pa dienu. Viņš brauc ar automašīnu. Un ja tā ir pilsēta komplektā to, kad ir jānokļūst dārziņā, uz skolu, uz darbu, šie negadījumi būs. Negadījumi nav tikai tām automašīnām, kuras stāv pie šķūnīšu laukos, un arī tur krusa viņas pamanās ik pa laikam nodauzīt. Tā kā tas ir pilnīgi normāli, bet ja mēs salīdzinām ar benzīnu, dīzeli, tad elektroauto nemainīgi sāk rāpties uz augšu. Tā tendence ir samērā nepatīkami, jo viens no diviem vaļiem jau bija, ko es pieminēju, vidē atlīdzība ir augstāka, negadījuma biežums arī rāpjās. Ja mēs pastamies pa vecumiem, tad arī šeit ļoti labi redzams, ka 1. gads, 2. gads ir ļoti līdzvērtīgs visiem auto. Tieši tāpat kā elektromašīnām, arī dīzeļus un benzīnus cilvēki 1. gadā taupa, izvērtē, vai būs jābrauc uz laukiem, vai jāved kaut kas uz turieni, bet laikam ejot, automašīna kļūst par automašīnu, viņas pierod vairāk un šie negadījumi sāk rāpties uz augšu. Tas, kas vēl parādās pie automašīnām, viņas bieži vien ir tādas kā fanlietas, kuras izvēlās pēdiņās, teiksim tā, zaļi domājošie cilvēki. Jo ir markas un modeļi, kur ļoti grūti nosaukt, ka, ja mēs nomainam vienu 500 kW automašīnu ar dīzeli vai benzīnu pret 600 kW automašīnu ar elektrību, ka primārā doma bija tāda, cik ļoti sargāšu planētu. Kā es izglābšu tur, nezinu, mežā zvērus no tā, ka viņi elpos CO gāzi. Galvenais ir braukt ātrāk, un konkrētais lietotājs var atļauties arī šo iegādāties, līdz ar to tur arī negadījumu skaits pieaug. Jā, par autovadītājiem, tad, protams, tas, kas mums redzams, ir lielākais skaits, ir šie te pircēji, kas iegādājās elektroautomašīnām Kasko, ir 41+, bet tas samērā pārklājās ar to, kāda ir mūsu uzņēmuma stratēģija, ņemot vērā to, cik daudz negadījumu ir, teiksim, tajā brīdī, kad autovadītājs sāk savu autobraukšanas karjeru, un pēc tam paliekam vecākiem cilvēkam arī reakcija zūd un sāk rasties problēmas. Ja mēs paskatāmies to, kā ir negadījumu biežums attīstījies pa vecuma grupām, tad nožēli jāsaka, ka tie, man liekas, bija minēti 25-30, kur kategorija, kas ir vērtība nākotnē 35, tad super, tad pārklājās jau mums vairāk. Jo vecumā līdz 30 elektroauto apdrošinātājiem tas ir tāds komplektiņš, kas ar ļoti lielu iespējamību beigsies ar negadījumu. Teiksim, iespējamība ir ļoti liela, krietni virs vidējās. Un parādīšu arī mazliet to, kā tas attīstās pa markām modeļiem. Ceru, ka neviens no klātesošiem dīleriem neņems to ļaunā. Tā ir tikai mūsu statistika. Līdz ar to diezgan objektīva no IF skatījuma punkta, bet tāda viņi ir. Un, protams, ka komplekts ir tāds, ka aktīvs cilvēks ar samērā ienākumiem virsvidējā pārvietojās pilsētvidē ar auto ar pātrinājumu virsvidējā, izmanto sabiedriskā transporta joslas. Ja saliekam šo visu kopā, tas negadījuma biežums arī, protams, ir augstāks. Bet varu nomierināt, ka tie, kuri tuvojās 40 slieksnim, kais un pārsniedz, un vēl turpina tuvoties vēl skaistākām vecumdienām, tur negadījuma biežums krītās. Un, protams, ka šīs Kasko prēmijas cenas kļūst daudz pievilcīgākas. Ja mēs skatāmies pa modeļiem, tad iepriekš pieminēt to, ka normāls negadījuma biežums, ja mēs salīdzinām visus, gan iekšzemes dīzeļus, gan benzīnus, ir 30%. Tas ir tāds veselīgs biežums, ka reizi 3 gados mazāka, lielāka avārija gadās jebkuram. Tad, izmantojot mūsu portfeļu datus, kas ir pa visu Baltiju, te parādās daži modeļi, kuriem negadījuma biežuma arī redzam kreisajā pusē. Te ir dalījums pa juridiskajām, fiziskajām personām, tie, kas mums ir populāri kā portfelī. Un ļoti labi redzams, ka tā pati iepriekš minētā Tesla, tur izbraucot ielās 8 no 10 lietotājiem kaut kur iekuļās. Tas skaits ir ļoti augsts. Tas ir, es teiktu, pārāk augsts. Droši vien, ka tas ir mājasdarbs mums kā apdrošinātājiem domāt, ko mēs daram nepareizi, ka iespējams piedāvājumi, kas ir pārāk labs, ka viņi pie mums nonāk un tajā pašā laikā turpina avarēt. Un parādās arī tie paši iepriekš minētie samērā jaudīgie, kas ir Taikani, e-troniki, Ioniq 5, arī ļoti labi redzams, kur biežums ir arī tuvu 60%. Protams, ka tas ir ļoti nozīmīgs aspekts tam, kā
kasko cena nebūs līdzvērtīga automašīnai, kas būs, grūti ir atrast līdzvērtīgu vienkārši automašīnu, bet tas, protams, kad ir tas, ko mēs ņemam vērā, tajā brīdī, ka mēs rēķinam, ka 8 no 10 Teslām būs jāsremontē, un kaut kur viņas būs jāsremontē. Es pat nepieskāršos tam, cik liels iespējas šobrīd viņas ir remontēt šeit uz vietas. Ilgtspēja un remonts. Protams, ka mēs kā Skandināvi, kā Latvijā un Baltijā strādājuši kompānija par to nopietni domājam, par to, kā mēs varam automašīnas remontēt, cik daudz mēs varam ne visu, kas uz automašīnas mest ārā un atgriezt atpakaļ apritē. Iepriekš daudz tika arī minēts par to, kā tiek domāts par bateriju pārstrādi, par to, lai automašīna būtu zaļa ražošanas ciklā, bet tas, kas mums kā apdrošinātājiem parādās vēl viens blakus faktors, es šaubos, ka kāds to ļoti mēra un skatās, ir tas, cik vēl papildus aiziet enerģijas, resursu, un cik daudz arī tīri varbūt papildus galvas sāpju vai nervu, tajā brīdī jāpatērē gala lietotājiem, ja automašīna cieši parastos negadījumos. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ir bieži vien, ka viss ir remontējams, viss ir izdarāms, eksploatācija plus mīnus ir tas pats, kam es piekrītu. Turpat būs droši vien, ka labāk, ka mēs nomainām to, kas ir nomaināms riepas, bremžu klučus un braucam tālāk. Bet te ir daži piemēri, kas ir mūsējie, un te ir nezinām marka. Es nezinu, šis ir piemērs no Lietuvas, kas mums ir atnācis, mēs kā Baltijā strādājuši kompānija, tā kā ir vienkārši uzbraukums akmenim. Un kā mēs redzam, ir šī te baterija, kas ir tabū tēma. Es zinu, ka viņas visas var saremontēt, viņas remontē, un tā nav liela problēma, tomēr dienas beigās mums kā apdrošinātājiem par to jārunā un jādomā. Ja mēs paskatāmies uz šo konkrēto gadījumu, tā baterijas maiņa maksā vairāk nekā mašīna. Un ir pavisam akmens, betona apmale, bojāts šis apšums, ir maziņš ielocījums, un, principā, ar to tā mašīna beidzās. Te droši vien arī vērts runāt par to, cik ļoti zaļa viņa kļūst tajā brīdī, ka neliela bojājuma to mašīnu pārvērš par akmeni, kurš jāpārstrādā. Ieskaitot arī to, ka jāpārstrādā būs šī baterija ticamākais, kas ir ikdiena reāli tiem, kas braukā ar elektroauto. Es pieļauju, ka kaut kad nākotnē pie tā tiks domāts vairāk un risinājumi būs. Vismaz es esmu dzirdējis no dažiem dīleriem, ka ir iespējas, tiek plānots, un pieļauju, ka tas arī gala lietotājiem nākotnē, kuram būs jāpērk kasko apdrošināšana, dos zināmas iegūmus, jo mums kā apdrošinātājiem jāparedz, ka akmens, neveiksmīga parkošanās, mašīnu metam ārā, kas parasti tā ar normālām automašīnām vecā modeļa, kur ir tikai bāka, nenotiek. Komponentes, kas ir. Šis arī piemērs ir aizsargs, kas pēc būtības ir metāla plāksne, kas atrodas automašīnas apakšā. Diez vai tas ir kaut kas ar sensoriem aprīkots un kaut kas ļoti smagi intelektuāls. Ticamākais vienkārši, lai nosaka mašīnas apakšu. Ja ir jautājums par to, cik šis konkrētais remonts maksā, tā plāksne ir 6,5 plus PVN. Tajā brīdī, protams, kad arī viņa ir jāmaina, viņa sargā bateriju, tehnoloģijas, mēs to saprotam, ka apdrošinātājs, bet tajā brīdī, kad ir kādai konkrētai markai vai modelim ir kopums ar elementiem, kas ir ļoti dārgi maiņā, kas ir ļoti liela iespējamība, ka viņi būs jāmaina, mums tas jāparedz kasko prēmijā. Tāpēc gala lietotājiem, kurš kādreiz kaut ko rēķina, un saka, baigi dārgā kasko apdrošināšana, ir vērts painteresēties pie apdrošinātāja, kāpēc tas tā ir. Un reizēm jūs varat nonākt līdz atbildēm uz jautājumiem, kas arī jums palīdzēs izvērtēt šo automašīnas iegādi, lai pasargātu sevi varbūt no tiem momentiem, ka apdrošināšana ar gadiem kļūs arvien dārgāka, un, ja jūs viņu neiegādāsieties, var ļoti spēcīgi trāpīt arī pa jūsu maciņu. Vēl viena ļoti liela apdrošinātāja bēda lietotie auto. Mēs runājam par jauniem, un tur ir forši. Tur mēs pat neskatoties uz to, ka bojājums liels, mēs zinām, ka mēs iebrauksim pie dīlera, viss tiks saremontēts, ja nevarēsim saremontēt, samaksāsim par konkrēto transporta līdzekli, un klients būs laimīgs un varēs iegādāties jaunu. Lietotām automašīnām tur stāsts ir mazliet sarežģītāks. Viņas elektroautomašīnas gribas visiem, gribas jaudīgas, skaistas, pa lēto, ja mēs runājam par lietotām. Un mēs saskaramies ar nekvalitīviem remontiem. Ir pilni interneta risolēm, kas nāk no ASV, kur šīs automašīnas pirmkārt ir sistas, piemērs labajā pusē. Un esmu gatavs garantēt, ja mēs tā iespringtu, mēs arī šodien sludinājumu portālos varētu atrast automašīnas, kas ir kā jaunas, bet datu bāzē būtu sistas un norakstīts ASV, un viņš šeit tiek realizēts, tas ir viens. Otrs ir šie slēptie bojājumi, kur automašīnas nāk pat ne sistas, bet grimušas, slīkušas ar bojājumiem, kurām tālāk lietošana ārpus Latvijas, konkrētāk ASV, ļoti sarežģīta.
Tas mums, kā apdrošinātājiem, arī pa laikam trāpa, kur pats lietotājs beigās īsti nevar atbildēt, ko darīt tālāk. Jo negadījums ir viens, bet ja tā automašīna ir slīkusi, kaut kur kaut kas ir bojājies, šī baterija gājusi bojā, un klients tiek nostādīts faktu priekšā tas, ka šobrīd ir vairāki 10 000, lai šo bateriju nomainītu, tas nav ne mums priecīgs pasākums, ko klientam paziņot, ne arī pašam klientam bieži vien paceļams pasākums. Tāpēc te, mudinājums vienmēr pārbaudīt šo izcelsmes valsti, vēsturi, ja tiek iegādāta kaut vai lietot elektroautomašīnu. Par jaunām vispār nav jautājumu, tur visam jābūt kārtībā. Un nobeidzot, varbūt tās to, ko mēs IFS esam radījuši, ir šis jautājums elektroautomašīnu vai kaut ko īpašu. Tas vienmēr tāds ir, kaut ko savādāk, un ja ir draugs, kuram elektroautomašīna, jūs noteikti zināsiet, ka tam draugam tā automašīna ir. Mēs no savas puses piedāvājam arī palīdzību uz ceļa, lai nebūtu jāvāra varbūt tās ūdens stāvvietā katliņā, kā tika minēts ar aizslošo uzlādes iekārtu, ir dienas palīdzības ceļa. 24/7 konsultēs, brauks, vedīs, nelādēs ar dīzeļģeneratoru, aizvedīs tiešām, kura kvalitīva varēs šo automašīnu uzlādēt. Tas būs vai nu pie tīkliem, vai nu uz mājām, ja ir šī konkrētā iespēja, vai arī pie dīlera. Arī šies te bojājumi, kas varētu rasties publiskajām uzlādes stacijām, viņas aug, un diemžēl mums parādās pirmie indikātori, ka līdzīgi kā agrāk degvielas uzpildes stacijām, klienti pamanās kaut ko stiept un kaut kādā veidā kaut ko štekerēt, un tur nevis tik gludi sanāk reizēm. Uzlādes kabelis, protams, ka šīm mašīnām arī tāds ir, tas viss ir segumā. Vēl viena būtiska lieta, ja īpašums tiek iegādāts pie IFA, arī, protams, ka būs visu uzlādes staciju iekļaut komplektā, ko mēs varam ielikt iekšā līdz ar to, teiksim, tāds 100% nosakts risks, ja kaut kas to elektroautomašīnu notiekās. Būtiski pie elektroautomašīnām ir tas, ka remonta reizēm var būt ilgāki. Detaļu piegādes, ne visiem, bet ir šie gadījumi, kad aizņem laiku, un te mums ir burvīgs sagums, kas ir tāds pats kā jebkuram citam automam, ir bezlimita nomas auto. Līdz ar to klients bez stresa var visu to laiku, kamēr elektroauto ir remontā, izmantot vai nomas automašīnu, vai arī taksometru, vai skrejriteni, jebko, kas nāk prātā. Tur ir brīva izvēle. Kā mēs darbā smējamies, pat husky pajūgs, ja jūs varat viņu sarunāt ziemā, nekādu problēmu izmantojat un lietojat. Un, protams, ka nav nekāda ierobežojuma, kas ir pilnīgs bojājs gadījumā vai zādzības gadījumā. Tas darbojās tāpat kā jebkura veida cita dzinēju tipu automašīnām. Mēs atlīdzinām šo summu, kas ir iztērēta par transporta līdzekli pilnā apmērā. Un tas darbosies gan pie zādzības, kā es minēju, gan arī, ja automašīna iet bojā. Un ar nožēlu jāsaka, ka bojā automašīnas iet arvien biežāk. Tas ir saistīts to, ka šīs te izmaksas, kas ir remontiem, aug. Bet, ja nobeigt ar kaut ko labu, tad es domāju, ka ir burvīgi, ka par šo visu tiek runāts, ka ir cilvēki zinoši, kas atnāk izstāst par to, kāda ir ietekme uz vidi. Un arī mēs, kā apdrošinātājs, skatāmies uz to arvien pozitīvāk, ka šis nekļūst tikai par sloganu ir elektroauto, tas nozīmē zaļi, ka tiešām seko soļi gan no dīleriem, gan no ražotājiem, kas dienas beigā arī gala patērētājiem tiešām nodrošina automašīnas, kas ir pirmkārt glītākas nekā pašos pirmsākumos, tie, kuri atcerās, kāda bija pirmie elektroauto, otrkārt tādi, kuriem var kaut kur aizbraukt, un treškārt viņi tiešām arī ir zaļi. Tas būtu arī paldies.